Par ko šī grāmata? Šī grāmata tiešām ir par manām mājām, par vecumnieku novadas kariem, un tikpat labi šī grāmata ir par jebkuru lauku sētu. Ja tā vien nav pārmēru kopta, jo pārmēru koptība lauku sētā vienmēr tos dzīvniekus aizbaida. Nu nedzīvos neviens normāls krupis uz tādu labu skūtu mauriņu. Un šo gadu laikā, kur no bērnu dienām, kad varbūt 4-5 gadu vecumā tētis veda pirmos putnus skatīties, putnu līkstiņu vērot, kopš tā laika vienmēr esmu bijis ar dzīvniekiem, vienmēr esmu runājis par dzīvniekiem, un šoreiz šī grāmata varbūt atšķirībā no daudziem putnu un zvēru noteicējiem nav tikai par putniem vai tikai par zvēriem. Te ir viss sākot no maniem draugiem, odiem, kas vienmēr palīdz pētīt dzīvniekus, un beidzot ar lāci, kuram braucām kādreiz uz mazsalātu pakai, lai to sagūstītu. Jā, man bija gods būt šīs grāmatas redaktorei. Riska nebija nekāda, jo man jau no bērnības ir patikuši gan dzīvnieki, gan grāmatas par dzīvniekiem. Bet es nezinu noteikti, ka daudz mūsu vidū atceras, ka savā laikā bija tāda grāmatu sērija stāsti par cilvēkiem un dzīvniekiem. Kaut kas līdzīgs Apvāršņa sērija, man šķiet, ka viņi tā sauca. Un šī grāmata patiesībā ļoti nevainojami iekļautos šajā sērijā, jo arī tā ir stāsti par cilvēkiem un dzīvniekiem, jo stāstot par visām šīm 4- un 2-kājainajām radībām, Ingmārs stāsta arī par cilvēkiem, viņš ļoti daudz ko pasaka par mums. Es Ingmāru tiešām pazīstu ļoti sen, ja? Un es viņu tiešām pazīstu kā visīstāko dabas cilvēku, dabas mīļotāju, un viņš, teiksim, lai kādus darbus viņam citus savā mūžā darīsiet, dara, tad galvenais viņš ir dabas cilvēks. Un, teiksim, kaut arī tas to pierāda, viņš ir, es jau varu arī tevi izvest tīros ūdeņos, jo viņš, teiksim, ja mums muka pār par žogu, tad ne tikai Saulnācā lēkāja, kas par žogu, viņš arī Nīgatnē lēkāja par žogu, jo viņi no Bolieru izcir viens stirnās ar nosāņētiem rēkiem, ja? Es vēl neesmu lasījis grāmatu. Un, teiksim, viņš ir cilvēks, kurš ir savā personīgās dzīves jubilejā ir atbraucis Mežu. Un man bija tas gods viņam uzdāvināt kā dāvanu tikšanos ar mazu Alnēnu, un viņš ļoti prata novērtēt to dāvanu. Tā, kad es tiešām zinu viņu un pazīstu viņu, un tas par nejaušību dzīvē nav. Un, ja nekāds savādāk viņi nevarēja piedabūt pie rakstīšanas, tad viņam bija jāsaplēš savu ahilu cīpsli, ja? Jo tā mūs aptur dzīvi un liek darīt to, kas ir mūsu pienākums šajā dzīvē, ko darīt. Ingmārs arī to izvēl, es vēl teikšu. un saprotat vēl par to, ka Latvijā tiešām jaunam un bērnu ir tāds iespējas, ka dzīvnieki dzīvo tikai tādās Āfrikās, ja? Jo tur ir žirafes un lauvas un zīloņi, tur viss notiek, bet Latvijā, kas tad ir pie mums, ja? Un šo viedokli mēs visi sastopamies, un šī ir grāmata, un šis ir tas, kas ir ļoti vajadzīgs, jo tikai tādā veidā mēs ieaudzināsim bērnus un jāmetnē mīlestību.